šajā šaurajā ieliņā es jūtos kā viduslaiku pilsētā. Liekas, tūlīt atvērsies loks, kaut ko izlies vai nometīs. Bet pieļauju, ka ziemā šo ieliņu īpaši būs iemīļojuši bērni, jo te veidojas tāds ļoti jauks litkalniņš. Tomēr pragmātiski cilvēki teiks, nē, krēslas stundā pa šo ieliņu mēs neiesim nekādā gadījumā. Nu jā, tāda ir Maskavas Sportštatas apkārtne, tās daba. Šoreiz nepētīsim Maskavas ielas dabu tirgus rajonā senajā Lastādijā. Sāksim braucienu pie Speķa, Elijas un Strūgu ielām, kur tramvajs traucas lejup no paaugstinājuma. Te pasažieri var izjust, cik augsts kādreiz bija Jāņa jeb Inča dambis, kas pasargāja pilsētu no plūdiem. Pa īso ielu tramvajs atkal rāpjas kalnā, nokļūstot tai Maskavas ielas daļā, ko līdz 1810. gadam dēvēja par Lielo Jaunkrievu ielu. Pēc Krievu-Franču kara visus ielas posmus apvienoja vienā, bet ielas līkumotā trasa netika izmainīta. Tā saglabājās atmiņas par seno tirzniecības un pasta ceļu uz Krievu zemi. Maskavas iela tā ir kopš 1859. gada. Tiesa, īsu laiku, 2 gadus, to dēvēja arī par Latgales ielu. Maskavas ielā saglabājusies senā tirgus vieta Krasnaja Gorka. Ap Maskavas ielu ir interesanti mazu ieliņu tīkls, īsā Pirts, Bārdziņa, Sarkanā. Te ir Krievu amatnieku vēl pēc Napoleona laikā celtās koka ēkas un 19. un 20. gadsimta mijā būvētās mūra mājas. Mūsdienās ielas oficiālais garums ir 11 km 120 metri, bet mēs ceļosim tikai pa ielas vidusposmu, garām Jāņa vārtiem, ūdenssūkņu stacijai, fabriku ēkām līdz 236. gruntsgabalam. Tur kādreiz atradies viens no Maskavas ielas 178 krogiem – Dzirnavu krogs. Bet vēl agrāk šai rajonā bija vēsturiskas dzirnavas. Kur Maskavas ielai pievienojas Krastielas maģistrāle, līdz pat 60. gadiem atradās neliels koka tilts, kas veda pār Dreiliņu upīti, sauktu arī par Jāņavārtu upīti. Šīs upītes ūdeņi grieza kādreizējo ūdens dzirnavu dzirnakmeni. Un šīs dzirnavas jau 13. gadsimta sākumā uzcēla ordeņa brāļi. Sākotnēji tās sauc par Bartolda dzirnavām. Piemēram, vēstures avoti rāda, ka 1298. gadā rīdzinieki ir nopostījuši šīs dzirnavas, jo dzirnavas, starp citu, bija arī ļoti nozīmīgs, ordeņa atbalsta punkts cīņās ar Rīgas pilsētu. Gūstā esot aizvest 6 ordeņa bruņinieki. Arī turpmāk karos dzirnavas vairāk kārt nopostīja, bet aizvien tās tikušas atjaunotas. 1913. gadā, kad Krievijas impērijā ar lielu pompu atzīmēja Romanovu dinastijas 300 gadi, Kuzņecova rūpnīcas īpašnieki nolēma vecāku roga vietā būvēt pareizticīgo baznīcu saviem strādniekiem, kas pārsvarā bija pareizticīgi krievi no Jaroslavļas, Tveras, Kostromas guberņām. Taču Pirmais pasaules karš būvdarbus izjauca. Pēc Otrā pasaules kara baznīcas jaunbūves drupas tika nojaukts, un tā iznāk, ka šeit netika uzcelta nec pareizticīgo, nec katoļu baznīca. Kuzņecova porcelāna fabrika līdz Pirmajam pasaules karam bija viens no lielākajiem rūpniecības uzņēmumiem Rīgā. To dibināja Sidors Kuzņecovs 1841. gadā. Strādniekus savu aroda meistarus īpašnieks atveda no Krievijas, uzcēla viņiem mājas pie fabrikas, vēlāk iekārtoja arī biblioteku, lasītavu, bērnu dārzu. Kuzņecova fabrikas slava saglabājās gan Latvijas laikā, kad traukus apgleznoja tādi slaveni mākslinieki kā Suta un Vidbergs, gan padomju laikā, kad te strādāja komunistiskā darba brigādes, bet tapa graciozas servīzes un mīļi naivi porcelāna nieciņi. Rīgā vēl dzīvo pārdesmit ģimeņu, kuru vectēvi te ieradās kopā ar Kuzņecovu. Viena no tām ir Anohini. 1910. gadā Rīgas goda pilsoņa titulu saņēma Matvejs Anohins, porcelāna fabrikas galvenais ķīmiķis un tās tehniskais vadītājs. Viņam bija tāda tehnoloģija, ka viņš pat novēroja no sava dzīvojamas mājas, pieņems logiem, ja? Pēc tā, kāds kurstenim uguns parādījis, vai nu sarkans, vai dzeltens, vai kā, viņš jau varēja noteikt, vai pareizi apdedzināšanas process notiek. Un ja kaut kas nebija kārtība, ka uguns pat daudz bija dzeltens, vai kā, skrēja, piemēram, fabriku, un tur arī pārbaudīja, vai viss ir kārtībā. Otrs Dmitrija Anohina vectēvs arī ieradās Rīgā šai laikā. Viņš sāk strādāt Mencendorfa tirzniecības namā un saradojās ar Gubānovu dzimtu Maskavas ielā, kur tagad atrodas Bikurholim slimnīca. Mans mātes vecmāmiņai tur bija neliela linu audumu fabrika. Blakus bija liels dārs. Un šitie lielie koki, te varbūt viens otrs vēl palicis no tiem laikiem, kad viņi vēl šeit dzīvoja, kad 100 gadu atpakaļ.
Tā kā viss šī teritorija piederēja faktiski maniem senčiem. Maskavas ielas rūpnieciskajā būvē ir divas ievērību pelnošas celtnes. Pirmā arhitekta Felsko 1897. gadā projektētā Rīgas ūdensvada iestāde. Otrā alusdarītava Livonija, tagad Vārtu. Tās galvenie korpusi celti 19. gadsimta beigās pēc inženiera Fon Trompovska projekta. Pie fabrikas vēl saglabājusies īpašnieku celtā māja ar dārzu, bet Maskavas ielā ir daudz neparastu dzīvojumu ēku. Labdien! Mēs gribam aprunāties ar tiem, kas šajā interesantajā mājā dzīvo. Jūs te ilgi dzīvojiet? Oi, visu mūžu. Bet jūs zināt, cik tā māja veca ir? 100 gadu. Jau vairāk tagad, laikam. Jā, pa dokumentam 100. Es jums pateikšu atklāt. Tie, kas saka būvēt mums, tie aiz mums visu nobūvēja. Un mums gribēja jaukt nost. Tas ir privāta māja skaitās. Nu, un tad, kad nāca Krievija aizbēga, palika Latvija, un tam mēs palikam. A tam mēs būtu visi projām. Kāda viņa ir? Viņa ir tāda droša iela, laba iela. Nu, es nekur vakaras nestaigāju, tā kā man vienalga. Kāda viņa, kas staigā blandas pa ielam, tad varbūt tam baidiem. Es jau nekur neju. I galvenais mums tepat i pirts, i tramvai, i veikali visi. Es saku, es no šeit gan negribētu pie vecuma iet projām, tāpēc, ka mums viss labi. Visi tie, kas ir braukuši pa dzelzceļu Ogres virzienā, droši vien zinās, ka pastāv tāda Ļāņvārdu stacija. Taču krietni mazāk būs to, kas zinās, ka šī apkaime, kur mēs pašlaik atrodamies, savulaik, ja precīzāk līdz 20. gadsimta sākumam, arī bija saukta Ļāņvārdi. Pēc senas tradīcijas par Ļāņvārtiem sauc arī vārtus, kas gan oficiāli saucās Elizabetes vārti, jo bija veltīti Krievijas carienei Elizabetei, un kas atradās tieši šeit, iepretī kādreizējam ūdenssūknim, vienkārši tautas valodā pumpim, tieši Maskavas un Lubānas ielas sadurē. Stiprāk dzērienu cienītājos interesi varēja rosināt divu krogu, kas atradās šeit apus Lubānas ielai. Caurais krogs, kura ēku noplēs 70. gados, un kur vēl 20. gadsimta sākumā bija atradies traktieris, un Saules krogs. Maskavas ielā 189. Līdz 19. gadsimta sākumam abi krogi atradās ārpus pilsētas administratīvās robežas, un līdz ar to krodzinieki varēja krogos tirgot stipros dzērienus, bez pilsētas noteiktā akcijas nodokļa. Nu, un kā liecina laika biedru atmiņas, tad daudzi slāpju mocītie un novārdzinātie ir labprāt nākuši veldzēties šeit ar tā saukto lēto šņabu. Pārdesmit metru tālāk atrodas ļoti sena skolas ēka, jau celta 19. gadsimta beigās, kurā līdz Pirmam pasaules karam darbojās Jāņavārtu zēnu un meiteņu elementāras skolas, Latvijas valsts laikā 11. latviešu pamatskola, kura no 1935. gada darbojas arhitekta Reingārta jaunceltajā ēkā un kopš 30. gadu nogales nes dzejnieka Andreja Pumpura vārdu. Ar šo veco skolas ēku man tā pēdējais gads, kad bija 8. klasē, man saistās tiešām tādas romantiskas, lai man skolā diezgan man nepatika iet, bet tas pēdējais gads mums tā jautri bija, mums bija klase tur pašā augšā, un tur skolotāji, kamēr atnāca un uzkāpa pa mazajām vītņu kāpnītēm, tikmēr mums tie starpbrīži tādi jautri skriešanās vienmēr bija. Tas man man liekas, tā vecā ēka kaut kas tāds ļoti romantisks. Te bija tādi lieli soli, kur 6 varēja sēdēt un tādi pieskrūvēti pie grīdas. Un te pa viņiem tik labi skriet bija. Un te bija augšā uz tā bija tāda kancele gandrīz, skolotāja galds. Te bija tāda Kļaviņu iela, pa kur es parasti gāju uz skolu, un man patiešām prieks, ka te mazliet kaut kas ir palicis tāds kā atmiņas no tā, jo te uzcēla lielās mājas, un man likās, ka kaut ko ļoti skaistu toreiz sabojāja. Te uz stūra bija tāda koka mājiņa ar ieeju no stūra, tāda vienstāvīga. Tur bija sakņu veikals, un tad es atceros, ka tas bija mans pirmais veikals, uz kuru man aizsūtīja, ka es biju maziņa. Man bija jāpērk asā tomātu mērci. Tas no stūra, tās durtiņas bija un tāda liela koka leti, tāds skaists. Tagad es to skatos, domāju, kāds skaists veikaliņš tas toreiz bija, tāda romantika, tāds kā filmās. Starp
Lomonosova iela un Maskavas iela. Abās pusēs ir mājas, bet te pa vidu tāds kā valnis. Un kā man vecāmām kā arī stāstīja, arī tur tālāk, viņi saka, te jau bija Smilšu kalni. Un kalnā bija tāda mājiņa ar sētiņu apkārt, uz tādas tā kā gandrīz vai, gluži kraujiņas, bet tāds, un tā, kad uzkāpa ar slēpēm ziemā, tu uzkāpa augšā, tad varēja pie tās sētas pieturēties, apgriezties un braukt tā kā lejā. Maskavas ielai piestāv paradoks. Vienā ielas pusē ir 1895. gadā uzceltā Erceņģeļa Miķeļa baznīca. Tai pretī baptistu lūkšana nams, bet mazliet tālāk, vietā, kur slējas hidrometeoroloģijas pārvaldes sēka, 20. gados atradās Gaišreģa Ēžena Finka fotodarbnīca. Interesanti ir arī tagadējās mūzikas skolas vēsture. Tā uzcelta 1899. gadā pēc arhitekta Kīzelboša projekta kā amatniecības skola krievu bērniem. Cara laikā viņa bija meiteņu arotskola. Tur mācīja meitenēm šūšanu un izšūmus dažādus rokdarbus. Bet vēlāk viņa bija parastā vidusskola, parastā pamatskola, 7. Krievu pamatskola. Skola bija ļoti laba un mums sevišķi prātā man atmiņā ir palicis jaungada eglītes. Mums bija 2 zāles, vienā noteikti bija kāds uzvedums un augšējā stāvā bija eglīte un galdi klāta. Vienmēr kakao ar kādām maizītēm, saldām maizītēm. Mums ļoti labi vidusskolā mācīja latviešu valodu. Mums bija katru dienu latviešu valodu, un kad mēs beidzām, mēs visi ļoti labi runājām. Un bez raizēm iestājāmies universitātē. Šeit pat uz stūra tad ir tā māja, kurā jūs dzīvojāt. Īpašnieks bija, es vairs neatceros, kā viņu sauca. Viņš bija tāds ļoti kārtīgs saimnieks, viss saturēja kārtībā un pats no paša rīta gāja ar instrumentiem, iztaigāja viss dzīvokļus, kur kādam kāda nepieciešama bija kaut ko labot. Ielas raksturojums nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu mākslinieku Voldemāru Irbīti, kurš te bieži zīmēja burzmu pie daudziem veikaliņiem, skaļās vīru balsis un vistu klacināšanu pagalmos. Bet Lidijas kundzes brālim un citiem jauniešiem bija kāda izklaide. Vakaros ir naktīs, ja pat no rīta, un te bija daudz maz tādu veikaliņu. Un vienmēr pieveda pienu ļoti agri. Kastes salika turpat pie durvīm, un tā viņi nākot, izdzēra krējumu, ja pienu, atsēja naudu uz pudeles vāka un gāja projām. Un tad viss likās ļoti normāli un mierīgi. Maskavas ielas parku izveidoja 1937. gadā ģimenes dārziņa vietā. Tas bija iecerēts līdzīgs iedoņdārzam, diemžēl baseinu un mūzikas estrādi šeit neuzbūvēja. Vienīgi padomju laikā uzcēla sporta manēžu. Maskavas ielas vēsturē ir arī drūmas lapuses. Vācu laikā te atradās geto un visu šo rajonu no Daugavpils līdz Lāčplēša ielai un no Sadovņikova līdz Maskavas ielai ieskāva dzeloņdrātis. Jā, arī atradas kādreizējā sinagogā. Tā ir otra Maskavas sinagoga, maza sinagoga tā saucama, ko savu laiku vācieši nodedzināja 41. gada, kad ienāca, bet tā ne paša gadā arī atremontē un te ierīkoja vienu no saviem štābiem. To faktiski viņi darīja viscaur, bet man aizmuguri ļoti interesanta ēka, tā ir unikālākā ēka, jo viņa saistīta ar mūsu pilsētu fotovēsturi. Tas ir speciāli būvētais fotopaviljons. 1897. gada, kad fotogrāfs poļu muižnieks Josifs von Kovaļevski atklāja šeit fotodarbnīcu, tad nebija elektrības, protams, šī rajonā, jo šī rajona diezgan vēl parādījās elektrībā. Un viņš izmantoja dabisko gaismu. Viņam vajadzēja plašus logus, stikotu jumtu un speciāli izbūvēta pagalmiņa. Un pagalmiņš izbūvēts uz ziemeļiem, jo fotogrāfija ļoti
cienīja ziemeļa gaismu, jo tā ir tāda mīkstaka un padara tos fotogrāfijas tādas mīkstas, tas siluetes, tas sejas pantus. Kavaļevska mūžs nebija tik ilgs, viņš 13. gada miris, bet viņu darbnīcu pārņēma meita Džozefīne von Kavaļevska, kura te arī turpināja visu pasaules karu, jo te bija visapkārt visādas militāras iestādes. Tur tālāk, kur ir, mēs zinām, Lomonosovu iela, tur bija vairāki pulki stāvējuši kājnieki, un kara laika te grozies ļoti daudz virsnieku, karavīru. Pirmā pasaules kara es runāju par to karu, jā. Un līdz ar to mūžīgi bija darbs. Nozīmīgākā kultūras iestāde Maskavas ielā ir teātris Skatuve. Tas atrodas arhitekta Norda projektētā namā. Pirms gadiem 70 šis nams ar 315 iemītniekiem bija lielākais dzīvojamais nams visā ielā. Viņai ir 100 gadu praktiski šai mājai, ja? Un kādreiz te ir bijušas pirtis. Es jau te smējos no tā sacīt, no miesas veselības uz garīgo veselību, ja tā māja ir izgājusi. Kādreiz šeit ir bijis kinoteātris. Apakšā pirmajos stāvos ir taisīti karogi visām Padomju Savienības vispār ostām, ostu kuģiem. Ja. Tagad esam mēs. Te nu mēs esam. Debesis no perlamutra, tā ir Gliemžnīca, kas pāri, bezvēja nopilāts ezers. Un te mums ir jākļūst par pērlēm. Punktiņš. Punktiņš. Faktiski esmu nonākusi šeit kādreiz 91. gadā, kad teātris nodibinājies ar zināmu apņēmību, ka ir jābūt kaut kādai kultūras iestāžu decentralizācijai. Faktiski tas nebūtu nekas vienam 270 000 lielam iedzīvotāju rajonam piešķirt, teiksim, teātrim Skatuve, ja? Viens 45 000 latu gadā. Tas ir budžets, ar kuru mēs varētu izdzīvot, plus vēl paši kaut ko piepelnot. Ja. Tas būtu tā, ka, teiksim, es varētu paņemt arī no vietējiem iedzīvotājiem kādu absolūti normālā atalgotā darbā. Es varētu teikt tā, ka es varētu sagādāt vismaz 12 darba vietas. Skatuves izrādes top ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu. Tajās piedalās dažādu Latvijas teātra aktieri, te savas izrādes spēlē Kultūras akadēmijas studenti un viesojas Nacionālais teātris. Bet pirms 4 gadiem Anna Eišvertiņa, pateicoties Eiropas kultūras fonda atbalstam, sāk strādāt ar 40 apkārtnes bērniem un jauniešiem. Latgales priekšpilsētas jaunieši ir ļoti talantīgi, man ir jāsaka. Inga Siliņa no Katoļielas mums šogad jau ir iestājusies akadēmijā, kultūras akadēmijā uz aktieriem. Ja. Taņa Gornova, kas runā labi gan latviski, gan krieviski, šogad ir iestājusies universitātē. Mēs esam palīdzējuši atrast viņiem savu vietu dzīvē, un es esmu par to laimīgi, jo es domāju, ka, protams, ka rajons nav viennozīmīgs. Te ļoti viegli ir aiziet pa pieskari. Jebkurā vietā Rīgā tagad Nomalē ir viegli aiziet pa pieskari, kaut gan šo par Nomalu nevar saukt. Es esmu ar saviem soļiem pati izstaigājis ceļu no centrālās stacijas līdz Nacionālajiem teātriem un ar kājām atnākusi no stacijas līdz Skatuvei. Soļu ir tieši tikpat daudz, tā kā, dārgie rīcinieki, Skatuve nav tālu. Pirms 70 gadiem bērni, un ne tikai viņi, vairāk aizrāvās ar kino, bet pirms vai pēc filmu seansiem notika arī teatralizēti uzvedumi, piemēram, kinoteātrī Junona Maskavas ielas 53. namā. Parasti gāja 2 vai 3 filmas pēc kārtas. Starp brīžos vai ne, lai nebūtu garlaicīgi, viss tāds atrakcijas. Un viņš izgudroja sieviešu grieķu romiešu cīņu. Un uztais sievietes trikovane, cīnies dušīgi, bet tik dušīgi, ka skatītāji dažreiz nevarēja izturēt, ļoti uztverta emocionāli un pat piedalījās paši. Tā kā tagad futbolo cienītāji, tā arī tur bija to cīņu cienītāji. Un tad beidzas ar to, kas kāva savā starp un arī mebeles salauzja. Viens no kinoteātriem bija šī mājā, visotrā stāvā, tur bija zāle, ja.
Nu, tā kā es maz puišas biju, man tur nelēma bez šaubām, mēs skraidījām tikai apkārt. Bet tas kinotētis bija interesants, nevis tāpēc, ka tur interesants filmas bija, bet ar viņu reklāmu. Respektīvi pats saimnieks, lai varētu labāk izreklamēt savas filmas, jo konkurence bija liela. Tad viņš dažus cilvēkus apģērbā sarkanā trikū, tad uz galvas uzlika maskas, vēlnu maskas ar rāgiem, atņirktiem zobiem, nagi bija uz rokām, uz kājām, un tādi vēlni skraidīja pa visam šitām ielam un piedāvāja programmu. Nu, mēs savam mazie bērni bēga prom. Arī vecmāmiņas daži ļoti uztraucas. Starp citu, viena vecmāmiņa arī no sirdsprieka arī nomierā. Nu, un tad šito tādu ziniet reklāmu pārtrauca, jo pārāk iespaidīgi viņi bija. Dmitrija Anohina tēvoča nams atradās Elijas ielas stūrī, bet no viņa logiem varēja redzēt 55 metrus īso Speķa ielu. Tās nosaukums atgādina par Speķupīti, kas šeit vijusies. Ieliņa bija tā laika bomžu saules brāļu tikšanās vieta. Te jau bija parasti piekrauts ar ķieģeļiem, kuris veda pa Daugavu, vai ne? Nu, viņi izmantoja to, un tas ķieģeļs izmantoja kā krēslu, vai ne? Tad tu dzēr to šņābīt savu un filozofēja. Uzvedas ļoti pieklājīgi, nekādas huliganismas nebija, bet tad īsti alkoholiķi. Pretīm tieši šeit bija dzirnavas lielas, viena no lielākām Rīgā. Tas automātiskas dzirnavas, tur mala miltus un ar zirgu transportu, ļoti skaisti zirgi, mēs vienmēr novērojam, izvādāja pa visu Rīgas veikaliem. Bet saka jau, ka šeit Rīgā kaut kur kādā traktierī esot viesojies arī Šaļāpins. Jā. Tas bija sniedz drusku tālāk, pāris soļus te tālāk, kur Dzirnavu iela ir. Šis krociņš pieder Tarasovam, ja, un bija slavens ar to, ka viņš pagatavoja ļoti garšīgu zivju saļanku. Jā. Tā kā brauca no centra garšot. Šaļāpins ar gājas? Gājušot uz lodziņu, labprāt ēto saļanku, piedzer drusku šņabīti, un tad tēju no samovaru dzēra. Un arī uzdziedāja saimniekam par vodu. Mākslinieks jau glezno to, ko viņš redz apkārt, un ko viņš izjūt, un kurā viņš dzīvo, to viņš arī glezno. Un tad šī ir tā pirmā bilde, mēram. Nu, nevis pirmā, bet tāda lielākā, saucās Maskavas forštati. Un tad tas bija rudens, un tāpēc viņš tāda pelēks un miglaina. Un tad pakāpeniski vienkārši, kad iet kājām, tad ieraugi sienas, un sienas ir absolūti raibas, krāsainas. Un, jo viņām, es negribu teikt to kultūras slāni, bet tāds dzīves slānis, jeb dabas slānis viņam virsū, un viņas ir tiešām fantastisks. Tā ir Maskavas iela tāds kartes tāds maziņš stūris, ja? Lidojumā no augšas. Un te ir redzama gan tāda Daugavas mala, un sarkanā līnija tā domā tramvaja līnija, un tad ir tādas sienas, kas vienkārši atstaro gan sauli, gan to vēju. Es jau varu aiziet ar molbertu nostāties un uztaisīt absolūti perfektu reālu bildīti un teikt, visi ļoti pareizi, tā ir tā īstā vieta, bet pašlaik man ir interesanti parādīt šo vietu šādā veidā. Pirms 2 gadiem kādā izstādē Elga atklāja, ka mainot bildes vietām veidojas interesanta spēle. Jaunas meitenes portrets uz palodzes un aizmugurē fonā ir Maskavas iela. Un tad viņi spēlējās aiziet tālāk šādā veidā, un cilvēks saprot, tas nav abstrakts, tas jau ir aiziet mājas jumts un zilās debesis. Un debesis arī ir tāda parādība, kas ir pēdējos 2 gados ir zils debesis Latvijā ļoti skaists, bet viņas ir dziļas. Tā var pielikt, piemēram, šeit, uzreiz blakām šo, un tu uzreiz esi. Ja arī ej citā izstādē, viņš uzreiz skatās savādāk, ja, bet asociācijas ir tās pašas, kad arī katra telpa spēlē savādāk. Nosaukums ir tā pienācis rīts, ja, kad es gribēju parādīt, ka tas tumšais ir aizgājis un tā saules gaisma nāk iekšā. Un viņi spēlējās ar sienām.
Te var arī redzēt to mazliet kompozīciju, mazliet krāsu. Un tepatais loga ir arī ļoti skaistais, zeltītais kupols, uz ko daudz skatās. Vai jūs to esat iedrošinājusies arī kādā bildē ielikt? Nu, pašlaik viņš ir tāds pietātes objekts. Viņš pietāte, jo viņš ir tāds ļoti maģisks, tāds ļoti cēls un zelts. Un viņš ir tik skaists, ka es viņu vēl nevaru atļauties ielikt savās bildēs. Es esmu tikai tikusi līdz zilām debesīm, baltām sienām un siltām ēnām, bet līdz zelta tornim, tad es vēl padomāšu un varbūt kādreiz arī tikšu. Vēlot gaismas ceļu vismaz vienas ielas garumā, tiksimies atkal jaunajā gadā. Ielā ar zīmīgu nosaukumu Marijas iela.